No kurienes cilvēkiem rodas mugurkaula problēmas, ja viņi nav ieguvuši traumu, un pat ja viņam ir diezgan veselīgs dzīvesveids. Ja tā tas notiek, mums uzreiz ir jāpadomā par psihosomātiku. Pilnīgi iespējams, ka muguras problēmām ir psiholoģiskie cēloņi. Viss, kas attiecās uz balsta kustību sistēmu, uz mugurkaulu, kauliem, locītavam, cīpslam un muskuļiem, ir saistīts ar pašvērtējuma konfliktu. Ja mēs redzam, ka sievietei vai vīrietim veidojas tāda bēdīga stāja, it kā galva ieaug plecos, kakls saīsinās, galva pat noliecas mazliet uz leju, veidojas neliels kuprītis. Ko tas nozīmē? Ar ko tas ir saistīts? Visbiežāk tie ir psiholoģiskie konflikti ar māti, un tas viss velkās no bērnības. Jūs teiksiet, bet man kaut kā nav bijuši nekādi konflikti ar mammu, mums ir diezgan labas attiecības, bet varbūt jums pietruka mammas atbalsta. Varbūt bija kaut kāda cita situācija, kad mamma nebija jums blakus, un tas ietekmēja jūsu stāju. Ir arī cita situācija, visbiežāk skar sievietes, kā jostas vieta virzās uz priekšu un vēders, un šo defektu sauc par hiperlordozi. Šeit ir citas problēmas. Ar tēvu varbūt jums pietrūka tēva, viņa atbalsta, viņa uzmanības jūsu bērnībā. Bet varbūt jums tagad ir kaut kādas problēmas ar jūsu vecākiem, un tas viss ir jāatrisina. Savādāk, kamēr smadzenes tura visas šīs problēmas savā galvā, dažādi pasākumi, ko mēs ar jums varam veikt, vingrošanu, fizioterapiju, tas viss būs neefektīvs, rezultāts nebūs noturīgs, jo muskuļi atkal atgriežas pie saspringzinājuma. Un fizioterapeits brīnās. Viss bija labi, ka pēc nākamajā seansa jūs atnācat un jums atkal ir savilkti muskuļi. Kas ar jums notiek? Mums ir jātiek galā ar šīm psihosomātiskajām problēmām. Un to mēs darīsim mūsu psihosomātikas kursā, kas notiek video variantā. Un, protams, jebkurai mūsu klātienes kursā mēs vienmēr pievēršam uzmanību gan cilvēkam mugurkaulam, gan locītavām.